Доброго дня! Мене звати Данило, я з України. Зараз працюю в організації «Хочу допомогти біженцям» в Ризі, в інформаційному пункті і щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніші запитання, щоб поділитися з вами наявною у мене інформацією. Це моє 13-те відео і тема нашої 13-ї зустрічі – «Як розпізнати шахрайство». Одне з найважливіших питань у цій сфері, з яким, на жаль, кожен з нас стикається щодня – як розпізнати шахраїв в інтернеті або по телефону. Я запросив розповісти про цю тему Улдиса Думінша, голову правління Центру підтримки неурядових організацій Земгале. Отож, почнемо. Sveiki, mans vārds ir Uldis Dūmiņš, pārstāvu Zemgales NVO centru. Zemgales NVO centrs 2 gadus ir iedziļinājies mediju pratībā un lielā mērā mēs pētam arī sazvērstības teorijas. Un šodien es jums pastāstīšu vairāk par krāpnieku aktivitātēm. Un ne tikai par to, kādas tās aktivitātes ir, bet arī man šķiet runājot par krāpniekiem vienmēr ir ļoti svarīgi saprast, ko otrā galā cilvēks no mums grib, un kāds ir šis krāpšanas tā saucamais galamērķis, lai mēs saprotam, kā mēs varam atpazīt krāpniekus un kā no tā izvairīties. Runājot par mediju pratību, par krāpniecības aktivitātēm, tas nozīmē, ka lai mēs viņus varētu atpazīt, mēs arī mazliet sadalīsim šos te krāpniekus. Tātad mums ir krāpnieki ar tālruņa palīdzību, kas mēģina izkrāpt vai līdzekļus, vai arī identitāti nozagt, izliekoties par banku, policiju uzraugošajām iestādēm. Tie var būt arī krāpnieki sociālajos tīklos, kur viņiem ir ļoti lēti uzturēties praktiski bez maksas. Līdz ar to sociālo tīklu mums ir pilni ar dažādām aktivitātēm. Tās ir īsziņas, un tie ir arī sludinājumi, kur notiek šie te krāpniecības gadījumi. Vispirms tad ķersimies klāt uzreiz pie zvaniem. Tie ir zvani no dažādu valstu iestāžu uzņēmumu numuriem. Tā sliktā ziņa ir tā, ka mūsdienās ar internetu telefoniju var izvēlēties jebkādu numuru, no kura mums zvana. Un tie, diemžēl, var būt arī mūsu ģimenes locekļi, kur mēs domājam, ka zvana viņi, bet izrādās zvana krāpnieks. Un īpaši mūsdienās, kad mākslīgais intelekts ir kļuvis par visiem pieejamu lietu, tad ļoti jāuzmanās. Es zinu, ka ir vairākas ģimenes, kuras ir izvēlējušās arī savstarpējās paroles, lai pasargātu no šādām situācijām, vai arī cilvēki uzdod kaut kādu jautājumu, ko varētu zināt tikai ģimenes loceklis. Bet mēs parunāsim par krāpniekiem, kas zvana un mūs brīdina par noteiktām situācijām. Parasti tie ir zvanītāji, kas runā krieviski, šobrīd arī latviski, piemēram, policijas, it kā policijas pārstāvji, bet uzreiz saku, tas ir mākslīgais intelekts, kurš diezgan loģiski atbild uz jautājumiem. Bet pārsvarā tomēr Latvijā mēs saņemam zvanus krieviski. Var prasīt personas datus, bet var arī neprasīt, bet es pastāstīšu, kāds ir galamērķis, tad jau neprasa. Piedāvā investīcijas, piemēram, 50% atdevu mēnesī, procentu likme, kas ir absolūti neticami, bet parasti šie zvanītāji ļoti agresīvi piedāvā šo pakalpojumu un jūs kaunina par to, kā tad jūs tā negribat nopelnīt, un viņi neatkāpjās. Parasti tas svarīgākā lieta, kad viss šīs sarunas notiek ātri, tiek prasīts steidzami pieņemt lēmumus, tā ir tā metode. Vienmēr sakot, šie zvanītāji izmanto ļoti daudz dažādas metodas, tā skaitā NLP, neirolingvistisko programmēšanu, kad vienmēr sakot, viņi biedē cilvēkus. Viņi var pazvanīt jūsu omītei un pateikt, ka kur jums tur var notikt kaut kas slikts, un tad viņi mēģina izdabūt identitāti. Bieži vien cilvēki jautā, ja man nav kontā nauda, tas pat nav būtiski. Šie krāpnieki izmantos jebkādu veidu, kas jums ir pieejams, vai nauda, ja viņi tiks klāt jūsu internetbankai, vai arī jūsu identitāte, ar kuru savukārt viņi tālāk varēs paņemt ātros kredītus vienlaicīgi vairākās vietās un ar visu naudiņu nozust. Krāpšanas schēma te ir vairākas, jo katru reizi es arī pats pētot, es ar šiem krāpniekiem runāju līdz galam, kamēr viņi noliek klausuli, nevis es nolieku klausuli. Es viņus pētu, es mēģinu saprast, kas ir tas galamērķis, ko viņi grib sasniegt. Bet jāsaka tā, ka visi viņi ir bīstami, tāpēc jāuzmanās vienmēr. Bet es teiktu, ja jūs dzirdat, ka jums zvana telefons un runā jums ar krievu valodā,
un zvans it kā ir tā kā no zvanu centra, kur apkārt runā daudz cilvēku, tad visticamāk tie ir krāpnieki. It īpaši, ja viņi uzdodas par kādu Eiropas finanšu uzraugošo iestādi vai kādu banku, mums pat ir bijuši gadījumi no Latvijas bankām zvana, uzdodas un saka, ka mums latviski runājušie kolēģi, piemēram, ir aizņemti, un tāpēc mēs jums zvanam krievu valodā, bet īstenībā tā nav, viņi zvana pavisam no citas valsts. Viena schēma, tātad, kā piemērs, zvana jums un stāsta, kad zvana no kaut kādas Šveices uzraugošās iestādes vai Eiropas finanšu aģentūras, kuras, protams, dzīvē viņas var eksistēt, pat ir mājaslapas, bet, protams, no šīm iestādēm visticamāk neviens nezvana. Tātad krāpnieki. Jārīkojas esot ātri, jo jums ir atvērts kriptovalūtu konts, jūsu vārdā varat paņemt kredītus un tā tālāk, un vai jūs esat gatavi šo kriptovalūtu kontu slēgt. Protams, jūs teiksiet, jūs neesat atvērs nekādu kriptovalūtu kontu, taču viņi laipni jums piedāvā tikt galā ar šo situāciju. Bet tas, kas ir interesanti, viņi piedāvā, prasa, vai jūs esat pie datora un prasa jums uzinstalēt programmu, kas saucās AnyDesk vai līdzīgas aplikācijas, kas nozīmē, ka ar AnyDesk aplikāciju šie krāpnieki pārņem pilnīgi kontroli pār jūsu datoru. Tāda ir AnyDesk būtība, kad mēs varam attālināt, vadīt citu datoru, respektīvi nozagt datus, autorizācijas paroles vai arī autorizēties arī internetbankai. Protams, tur vajadzēs arī Smart ID, bet to jau viņi māca arī izdabūt ārā. Tāpēc AnyDesk, ja jums kāds zvana pa telefonu un prasa, lai jūs ieinstalējat, tie viennozīmīgi būs krāpnieki. Un dodot piekļuvu savam datoram, protams, krāpniekam ir iespēja redzēt saglabātās lietotāju vārdus, un viņi var mēģināt ielogoties arī internetbankā. Un, kā es teicu, nav svarīgi, vai jums ir nauda vai nav nauda, savi dati ir jāsargā. Nākamā schēma ir krāpnieki, kas uzdodas par policistiem. Latvijā jau, man liekas, kad cilvēki jau zina šo schēmu, kad WhatsApp saziņā mums it kā šis policists, kas ir pazvanījis, atsūta, lai pierādītu, ka viņš tiešām ir policists. Šīs, protams, visas apliecības ir viltotas, un uz šo nevajadzētu iekrist. Šeit es varbūt pieminēšu svarīgāko. Tātad, ja jums zvana it kā policijas darbinieks, jūs vienmēr varat prasīt, no kura iecirkņa, jūs varat piedāvāt paši aizbraukt. Policisti nekad nezvanīs un pa telefonu nestāstīs lietas apstākļus, viņi vienmēr aicina uz iecirkni. Šie krāpnieki saka, ka it kā ir problēmas ar konta drošību, kad esot uzlauzts konts un jums ir jānogādā savi līdzekļi drošībā. Diemžēl pagājušajā gadā bija viens senioru pāris, kas aiznes uz pakomātu 57,000 eiro, un šī nav vēl lielākā summa. Baidoties par saviem līdzekļiem un nosūtīja, protams, ne jau policijai, bet patiešo krāpniekiem. Diemžēl ir viena problēma, ka šajā statistikā mums nav daudz datu, jo, kā jūs saprotiet, tie cilvēki, kas ir iekrituši, viņiem ir arī kauns par to, un viņi nesniedz iesniegumus policijai. Jā, viņi kādreiz varbūt kaimiņiem, draugiem paziņo, jā, bet reizēm viņiem ir tiešām kauns par to situāciju, un tāpēc viņi arī nenoziņo policijai. Tāpēc es pat teiktu, ja ir pat bijis mēģinājums, ir vērts paziņot tiesību sargājošajām iestādēm. Dosimies tālāk. Sociālajie tīkli, protams, tā ir šobrīd jau kļūst par ļoti lielu miskasti. Miskasti tādā ziņā, ka tur ir ļoti daudz krāpnieku aktivitātes, un tie, kas ir Facebookā, jūs noteikti zināt visus tos uzaicinājumus, kas jums nāk no sociālajiem tīkliem, kas ir jāatcerās, viss publicētais būs publiski pieejams, privātumi un paziņojumi. Šeit ir svarīga lieta, ka jums Facebook aplikācijā ir noņemts tas, ka Facebooks var zināt jūsu atrašanās vietu jebkurā brīdī, jo, ja jūsu kontu uzlauzīs krāpnieki, tad krāpnieki zinās jūsu atrašanās vietu, tāpēc to ir vērts pārbaudīt. Pārāls, protams, jo sarežģītāks, jo labāks, ideāli divpakāpju, jāuzmanās no dīvainiem draudzības aicinājumiem. Šeit ļoti grēko politiķi, aicinot visu pēc kārtas, domājot, ka tik viņiem vēlētāji sekos, bet īstenībā tie ir krāpnieki un tie pat nav no Latvijas. Un jāuzmanās arī noteikti no ziņas, no sena drauga, sveika, atsūt man savu telefonu numuru. Šim tātad, ja jums kāds prasa telefonu numuru, šobrīd jau tas ir aizdomīgi. Pat, ja tas ir cilvēks, kas jums ir pazīstams un kurš it kā viņi ir aizmirsis. Ja, jo šī ir tipiska krāpniecības schēma, jo mēs zinām, ka Facebookā var ielogoties gan ar e-pastu un paroli, gan arī, ja mēs aizmirstam šo te paroli, tad mēs norādam e-pastu un tālruņa numurus, kur atsūta kodu. Un tāpēc šie krāpnieki prasa šos te telefonu numurus. Facebooks arī pilns ar neīstām reklāmām, bet
kuras ir apmaksātas. Kā mēs šeit redzam attēlā arī, kad ir smeg teikani pa 2 eiro, kas vispār neizklausās reāli, jo tās teikanas ir ļoti dārgas. Mājaslapa arī nav īsta, bet, piemēram, ziņojot Facebookam, Facebooks atsakās izņemt reklāmu. Līdz ar to Facebookam uzticēties mēs Latvijā nevaram. Tur dezinformācija tiek apmaksāta, tur tiek apmaksāta arī krāpniecība, pikšķerēšana, un šis, diemžēl, notiek ļoti lielos apmēros, un Facebooks nav ieinteresēts ņemt šīs reklāmas ārā, jo pa viņām vienkārši tiek maksāts. Un šeit dīvainie draudzības uzaicinājumi, vīriešu vārds, sievietes bilde, Mārtiņš Staķis, kurš ir Latvijā zināms politiķis ar 198 draugiem, kas, protams, nav patiesība, jo viņam ir ap 5000 sekotāju Facebookā. Jā, tātad šis ir speciāli radīts konts. Šeit mēs redzam arī vienu populāru Latvijas politiķi Ivaru Ijabu, kuram ir līdzinieks, un es domāju, ka tādu ir daudz. Franks Edvīns, izdomāts profils atkal, lai ķertu cilvēkus. Protams, var ziņot par šiem profiliem, bet atkal nevienmēr Facebooks norēģēs tā, kā tam vajadzētu būt. Šeit ir piemērs par to, ka man pazīstams cilvēks prasīja numuru, un pēc smaidiņiem es tikai sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, un es papētīju, es sapratu, ka šī ir tipiska schēma, un labi, ka es nenosūtīju viņam kodiņu atpakaļ. Tur ir rakstīts, atsūt man numuru, es viņam saku, protams, viņš saka, atsūt man kodu. Ja? Un šī brīdī notiek tas, ka es pazaudēju savu kontu. Tad mums, protams, ir krāpniecības schēmas sociālos tīklos, kas ir ar mantojumiem. Mantojuma it kā dāvinātāji, jeb saucamie Nigērijas prinči mums visu laiku, jau kopš 90. arī caur ēpastiem ir mēģinājuši savus mantojumus atdot, bet schēma ir sekojoša, kad viņi it kā dod mantojumu, mums ir jāsamaksā komisija 2000 vai cik tur eiro, un tad mēs it kā to mantojumu saņemsim. Ja? Bet, protams, kad mēs sakam, lai novelk šo komisiju no mantojuma un tad skaita, tad viņi uzreiz nozūd. Tātad nekāda mantojuma tur īsti nav, bet šo jau laikam visi zina. Un šeit arī bildīti par to, kā Nigērijas princis nevar uzdāvināt savu mantojumu. Ja? Nākamais arī, kas internetā jāuzmanās, ir šobrīd aktuāli arī kopš šī gada sākuma, kad tiek viltotas mājaslapu adreses. Šis gan nav jauns krāpniecības veids, bet šeit, protams, mums ir ļoti īsts laiks, bet jūs varat apskatīties, vai jūs redzat atšķirību. Divas it kā vienādi uzrakstītas lapas, bet tātad lielais I un mazais L izskatās ļoti līdzīgi. Ja? Tāpēc šī nav vienīgā lapa. Gada sākumā ASV no šīs viltotās lapas tika zakti Apple lietotāju dati. Romantiskā krāpniecība ir nākamais, kad pārsvarā dāmas mums iekrīt Latvijā, bet atkal statistikas tādas nav. Pēc kā mēs spriežam Zemgales NVO centrā, mēs arī Jelgavā apzinājām situāciju, izrādās, kad šie te romantiskās krāpniecības upuri divas reizes nedēļā mēģina vienā no Jelgavas banku filiālēm pārskaitīt naudu savam Kipras kapteinim, bet bankas darbinieki atsaka, un nereti dāmas nāk atpakaļ ar policiju pieprasot, lai atļauj viņām savus līdzekļus pārskaitīt. Šeit stāsts ir tāds, ka tie Facebookā, kas nepazīstamie profili, kas mums raksta, viņiem katram ir savs mērķis. Daži no viņiem sarakstās ar mums 2 mēnešus, mēģinot nostiprināt emocionālo saiti. Pēc tam, kad ir šī saite nostiprināta, šie cilvēki it kā nonāk problēmās, nepatikšanās, un mums viņiem ir jāpalīdz. Un visbiežāk cilvēki arī palīdz, jo ir šis te emocionālā saite nodibinājusies, ja, kad, varam to saukt arī par tauriņiem vēderā, kad ir tātad kāds kungs, kādu kundzi uzrunājis, ja, it kā kapteinis vai ārsts vai kāds cits profesijas pārstāvs. Par izziņām krāpnieki izmanto, lai pikšķerētu, lai uzdotos par Latvijas pastu, DPD, veselības iestādēm. Šeit ir no pasta viens paraugs, ja, kas nav Latvijas pasts, kas izliekās par Latvijas pastu, bet šeit galamērķis ir kāds. Tātad šajās izziņās tiek pikšķerēti jūsu kartes dati, kurus viņi gribētu, protams, savā lietošanā iegūt. Un tāpat arī šeit vairākas kompānijas Latvijā mums arī brīdina par to, lai skatāmies, kāda ir adrese. Ja tā ir Neste, tad jābūt neste.lv, nevis kā šeit parādīts neste.domuzīme.lv.com.
Ja? Mājaslapas, ja jums nāk īsziņas, ja mēs esam veikalā un skrējienā, nekad nevaram saites uzmanīgi izpētam, jo šis ir lielākā kļūda arī aizņemtiem cilvēkiem ar ļoti augstu kritisko domāšanu, kad mēs nepaskatāmies līdz galam, kāda ir tā mājaslapa. Sludinājumi šeit atkal, ja kāds no mums vēlas, ja mēs kaut ko pārdodam un mēs esam atraduši pircēju, pircējs mums saka, es jums aizsūtīšu DPD saiti, es gribu nopirkt preci, un mēs atveram it kā DPD vai kādu citu vai pasta lapu, kas ir īstenībā viltojums un kur ir kartes dati. Un šeit jāatcerās viena patiesība. Ja mēs gribam saņemt naudu, mēs nekad nedodam kartes datus. Mēs dodam tikai un vienīgi savu konta numuru. Kartes datus mēs dodam tikai tad, kad mēs gribam atbrīvoties no naudas vai kaut ko nopirkt internetu veikalā. Nu, lūk, protams, tuvākajā nākotnē ir arī mākslīgā intelekta draudi, par ko es jau mazliet pieminēju, bet noslēdzot, ja ir noticis krāpšanas gadījums, pirmkārt konsultēties, mums ir vairākas iespējas, mums ir CERT.LV, kas ir diezgan labs resurss, arī padomi un iespēja uzinstalēt savu mobilā tālruņa un datora ugunsmūri. Protams, valsts policija un, protams, sazināties ar banku. Ja jums ir šaubas, ka zvanītājs varētu nebūt īsts, pasakiet, es atzvanīšu uz iestādi un pajautāšu, vai tas jautājums vēl ir aktuāls. Ja? Vienmēr var atzvanīt, un tas būs daudz, daudz drošāk, jo, kā es teicu, noviltot var jebkuru numuru. Un nākamais, neiesaistīties sarunās ar krāpniekiem risinājumu meklēšanā, viņiem nav sirdsapziņas, tur jūs varat neapelēt pie godaprāta vai kaut kā tam līdzīgi. Tie ir rūdīti krāpnieki, un viņiem šādas emocijas neeksistē. Un pēdējais, saglabājam visus pierādījumus. Un, protams, lai jums droši, skatāmies, kas mums zvana, ko grib, noskaidrojam, kāds ir mērķis, un esiet droši. Paldies! Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Більше інформації можна знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання в коментарях або за телефоном +371 20 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в Ризі за адресою вулиця Палес, 9, Центр підтримки українських жителів.